jābūt sāpēji, jābūt tur narkotikai, alkoholam, vai ne? Ko? Es visu izdarīju. Ja tu vēl uznāc uz skatuves un kāds vēl pasaka, kas tu tāds stulbais repers, bet man ir bijušas vairākas reizes, kur es jutos tā, ka varbūt nevajag vairs uzstāties. Es te tik daudz darba ieliku, un kāpēc jūs man nesaprotat? Un sakot, visu laiku mēs kaut kur diršamies tajā mūzikā, Latvijā. Bet kruta. Tāds iedzēru viskiju nošaupuja, ka tur savā stāv meiteni aizjāju uz zirgu. Vieta, kur justies kā mājās? Vieta, kur noņemt maskas un būt sev pašam? Tāds ir podcasts Atver muti. Dāmas un kungi, dārgie skatītāji, esiet sveicināti jaunākajā podkāsta Atver muti epizodē. Mans vārds ir Lauris Zalāns un sveiciens arī visiem, starp citu, kuri klausās Radio Tev Spotifyā. Paldies par kopā būšanu līdz šim. Man liekas, ir nenormāli krutas epizodes bijušas. Atsaucība ir vienkārši kosmosā, līdz ar to es to dikti novērtēju, un mēs turpinam arī šīs epizodes ietvaros runāt par to masku tēmu, kuras mēs mēdzam uzlikt ikdienā, izējot ārpus mājām, nebūtu vairāk kaut kādos jautājumos varbūt gluži līdz galam paši, kaut kur jāiejūtas tēlos, jo mums to pieprasa tā profesionālā mūsu lieta, un tā tālāk un vēl joprojām, tāpēc podkāsta tāds slogans, šī podkāsta slogans arī ir, ka tu droši vari justies kā mājās. Pie mums šodien ciemos ir absolūti kolosāls cilvēks, kā es starp citu Radio Tev promo materiālos esmu ierunājis, ka viens no leģendārākajiem hip-hop māksliniekiem Latvijā, un cilvēks, kurš tikko ir izdevis jaunu, svaigu albumu, tikko nesen aizdījis Singapūras Satīna veselus 2 končus palādījumā, tā ka cilvēks uz karstas taciņas vēl joprojām, un es ticu, ka vēl dikti ilgi, repa mākslinieks izpildītājs Edavārdi, jeb īstajā vārdā Edvards Gorbunovs. Yes! Čau, Ecīt! Sveicināti! Čaunieks! Klau, albums par to aktuālo. Pirms mēs ķeramies klāt vēl tiem svarīgajiem, iztirzājumiem par tām maskām runājot. Jā. Aktuālais. Tātad, kādas sajūtas pēc končiem par Singapūras Satīnu runājot, par to tu vari iesākt, un tad tā pakāpeniski smuki par iekšām izstāstīt, tas ir jaunais albums. Singapūras Satīna koncerts. Man ir liels prieks, ka koncerts izdevās, viss notika pēc plāna, un man tas iespējas galvenais ir, ka MVP bija publika šajos koncertos, abos. Yeah. Tā ka ar tādu publiku mums ir baigi paveicies. Otrajā koncertā, tu minēji, tu arī biji otrajā koncertā. Tur haipoja pie koklis, varbūt. Zane koklētāji spēlēja kokli, un tur ir tās daļas, kur ir pārējais. Jā. Un tad viņa vienkārši spēlē, un publika, viņa sāk spēlēt. Ātrāk. Jā, fantastiski, riktīgi. Un tas bija Mārtiņš Spuris, kas tur runāja, vai ne? Jā, Mārtiņš Spuris, un vēl Zaņārs spēlēja mežragu. Zaņārs pūta jāuzskatās mežragu. Labs. Super, koncerts bija tiešām ļoti jaudīgs. Jā, bet sajūtu ziņā bija, ka ir tie 2 koncerti. Būtībā pirms pirmā koncerta bija grūti aizmigt, jo ir uztraukums, haips. Yeah. Pēc pirmā koncerta ir nogurums, pirmais koncerts nolausts, un arī ir grūti aizmigt, jo arī pēc pirmā koncerta ir haips. Pēc otrā koncerta ir vēl afterpartijas, un tad arī neizgulies, un karačs baigi sanāca nogurt kopumā. Man sāpēja kājas, nevarēja pastaigāt, jo es izlēkājos koncertā. Sāpēja kakls, jo es nobļāvu balsi. Karačs neiesaku nevienam. Nav tā vērts. Nē, bet es ticu, kādu ieguldījumu tas prasīja pirms tam. Vispār, tu esi paspējis atiet no tā visa, nosauksim to tā atiet. Jā, varbūt man tik traki nebija, jo es tik ļoti nebiju iekšā organizatoriskajā daļā. Lūk, tā kā, bet vispār es paspēju atiet, bet prasīju kaut kādu laiku. Es visas lieldienas vienkārši biju tāds kaut kāds Pareizi, tā bija lieldiena nedēļa. Jā. Par godu lieldienām, jā. Uzbliedzām ar Satīnu mazliet. Super. Un par Albi tagad stāsti, iekšas. Tas noteikti arī ir prasījis kaut kādas iekšas, lai uztaisītu to albumu. Kā mēs izdomājām, albums iekšas tapa ļoti organiski, if you know what I mean. Albums, patiesībā viņš jau bija ierakstīts 2022. gadā. Bet tad tev pietrūka laika, es tā lasīju. Jā, un tad es vajadzēja lidot pārziemot. Tad es aizlidoju pārziemot, tad es atlidoju pavasarī 2023. gada pavasarī es atlidoju atpakaļ.
Un tad bija projekts ar Dubru un Čižiku, Krata, kas ir reps un drum and bass. Tajā brīdī likās, ka priekšā ir vasara, varbūt var pabraukāt apkārt ar repu un drum and bass. Un tad albums atkal atlikās uz rudeni. Tad pienāca rudens, bet tad rudenī izrādījās, ka Netīrās cilpas izdod albumu, Ozolam būs albums, Singapūras satīnam albums, Kreisajam krastam albums. Kam tik vēl tur nebija albuma? Tad es izdomāju, kaut kā baigā izņemts, baigi busy. Lūk, un tad tas arī nonāca līdz šī gada pavasarim, līdz 10. aprīlim, ka izdevu. Bet es tur arī pirms devu albumu, rakstīju viesulim, Klau, kad tu izdod albumu, vai ne? Tur citiem reperiem, kādi jums plāni? Jo vienkārši tajā repa scēnā pilnīga klasika ir, ka neviens neko, ka visi kaut ko darās, ņemās, un vienā dienā iznāk 3 albumi, 10 klipi, parasti singli, vienā dienā visiem iznāk singli, viss, un tad es mēģināju atrast tādu labāku caurumu, kurā iebāzties iekšā ar savējo. Tātad 2022. gads, top albums vēl. Jā. Tu vispār vēl savelc viņu ar sevi kopā? Zin kā, jau paiet laiks, un tu tā kā vairs nejūties relevants ar to materiālu. Ja godīgi, jā. Es tieši vakar par šito domāju, ka ir pagājis ilgs laiks, tiešām ilgs laiks ir pagājis. Un man kaut kā mentāli ir sajūta, ka ir pagājis gads maks kopš albuma, visas sarakstīšanas, ierakstīšanas. Es nezinu, kāpēc, bet, man liekas, cilvēkā iekšā ir tās dažādās laika uztvers. Piemēram, kad 10 minūtes var likties kā stunda un viss tās visādas nobīdes, vai ne? Un šajā ziņā, manā un albuma ziņā, man tā nobīde diezgan maza šķiet. Man tas viss, kas ir tajā albumā iekšā, ir aktuāls priekš manis, laikam arī šobrīd, jā. Kā tu raksti dziesmas? Jo es esmu dzirdējis, ka jābūt ir kaut kādai sāpei iekšā, lai sanāktu labs muzons. Es tam neticu, tai sāpes. Jo es neko nesaprotu no tā vispār. Es nerakstu mūziku, es nezinu. Jā, bet tu jau arī, esi publiska persona, mākslinieks, kas arī ir māksla. Bet, ir tas mīts, vai ne, ka jābūt sāpei, jābūt tur narkotikai, alkoholam, vai ne? Un man liekas, ka tam visam nevajag būt. Man liekas, ka nav obligāti jābūt sāpei, bet obligāti jābūt, degsmei vai ne, azartam. Man liekas, ka tas labāk raksturo to radošo procesu. Jo man laikam visas idejas vai visas dziesmas vai kaut kādi radošie soļi rodas ar tādu ideju, kā būtu, ja būtu, vai ne? Kā būtu, ja es uztaisītu dziesmu par to un to, ko cilvēki teiktu, un tad, kad, ir tas process, vai ne, kā ir ideja, un tad ir tā stulbā lieta, ka viņu vajag realizēt, fiziski, kas ir atkal grūti. Bet tad arī vienmēr ir, kā būtu, man te vajag iedziedāt, kā būtu, ja iedziedātu. Tas, no visiem šitiem, kā būtu, ja būtu, arī rodas, tās dziesmas, laikam, man personīgi. Retāk, laikam, viņas top no tāda, ak, Dievs, man ir šito te, nezinu, slikti. Nē, ja ir slikti, tad arī, bet tur arī ir nepieciešams. Ir slikti, bet kā būtu, ja es to, ka ir slikti, aprakstītu kaut kādā konkrētā veidā, vai ne? Ja es to salīdzinātu ar kaut kādu, atrast kaut kādu interesantu to pagriezienu, kā to pienest cilvēkiem. Tu esi kaut kad uzrakstījis dziesmu par šķiršanos. Vai tu šķīries, vai tev salauz sirdi? Vispār, jā. Man viena tāda dziesma ir, viņa pat nav īsti par šķiršanos, bet par tālu kaut kādu laika simpātiju, ar kuru nebija lemts būt kopā. Viņa saucās, lai arī kas tu būtu. Jā. Ļoti labi. Jā, tā gan tā iznāca ārā, jā. Tev ir mīļākā kaut kura tagad dziesma, tuvākā sirdī? Es zinu, ka laikam arī tāds nav baigi profesionālais jautājums, tā izvēlēties tā kā bērnu tuvāko, jā. Bet man no albuma, no jaunā albuma, man dziesma Tukšā klubā laikam visvairāk patīk. Viņa ir tāda, man liek, viņa ir rakstīta domājot par vecajiem labajiem laikiem, par tiem laikiem, kad mēs uzstājāmies elektroniskās mūzikas klubā Pulse, piemēram, vai kaut kādos citos lokālos, un pusi no publikas bija reperi, un publika bija 20 cilvēki, tā kā 10 draugi,
ir atnākuši un pārējie reperi, kuri gaida, kad viņi varēs uzstāties par šīm lietām. Un tajā dziesmā piedalās dziedātāja Una Daniela. Un, kopumā, man liekas, baigi forši viss. Tur tāds, jā, man ļoti patīk tas gabals. Noklausieties to gabalu. Jā, starp citu, tātad visās straumēšanas vietnēs, ja? Jā, YouTube, Spotify, Deezer. Es ceru, ka Deezer arī ir iekšā. Vai, vēl kāds tur arī darbojas, ja? Liek iekšā. Man liekas, ka Deezer vēl ir dzīves. Jā. SoundClouds ir vēl dzīves? Jā, SoundCloud. Bet SoundCloudā es lieku vienkārši demkas iekšā. Private. Tātad klausieties, ja? Albums Iekšs, Eda vārdi. Tā. Iekšs. Ko es tev gribēju pajautāt, runājot par končiem? Tātad es iegāju tavā mājaslapā, es skatos, tur ir koncerti vēl tikai no pagājušā gada, respektīvi nevis tikai, bet šogad nav vēl nekas tāds īsti salikts, ja? Jā. Tev ir plāns taisīt kaut kādu solo konci, kā tagad rekur Palādījumā, viens pēc otra, principā. Olas, Singapūras satīns, Miks Galnauskas tūlīt, tad tur Laika suns, vēl kaut kas. Baigais tagad, pavasaris Palādījumā. Tādā ziņā super, citi zēni jau bija. Jā, man ir doma, ka es varētu vasaru izlaist un vasarā nekur baigi nebraukt uzstāties. Jāskatās, vai kāds kaut ko piedāvās, vai pēkšņi sagribēsies, tas nav tāds akmenī kalts uzstādījums, bet ideja būtu, ka pēc vasaras varētu kaut kādu lielāku koncertu rudenī uztaisīt. Cik lielu, tas jau ir atkarīgs no tā, cik daudz klausīsies to muzonu, vai ne, cik tālu viņš aizies. Tas tā īsti vairs nav manās rokās, vai ne, cik tālu tā dziesma aiziet, vai to dziesmu noklausīsies vienreiz vai 10 reizi. Jā. Bet rudenī, jā. Es gribēju tev pajautāt, runājot par es tieši tikai to atcerējos. Jā. Nezinu, cik tu reizes biju vienu, divas, bet vienā koncī es biju un es redzēju. Es runāju par Prāta vētru. Jā. Un tu biji kopā ar viņiem vienā dziesmā uz skatuves. Un tas bija super liels pārsteigums. Es atceros cilvēku uzreiz, Edvardi, kas notiek? Jā, to neviens negaidīja. Kā tu pats pirmkārt jūties tajā mirklī? Jo, man liekas, tā ir Prāta vētras skatuve varētu būt viena no lielākajām, kādu jau kad latviešu mūziķi var uztaisīt, vismaz līdz šim tāda sajūta, ja, tepat Latvijā, es domāju. Jā, tas bija Jelgavā 2018. Gadā, un man padeva ziņu Renārs, un piedāvāja norepot tur kaut kam ir jābūt Gustavo daļu, un vēl mēs iebliezām kopā Kačā Karmu. Viņi iespēlēja. Un tā, bet sanāca viens koncerts tikai, jo viņi diezgan vēl padeva ziņu, un man jau pārējie datumi jau bija pa festivāliem un bija nobukots, un mēs arī uz to Jelgavas koncertu kaut kā sanāca, ka man bija koncerts, ka man bija jābūt pozitīvsā, tad bija tajā pašā dienā bija pozitīvs, tad bija Cēsīs jāuzstājas, un tad no Cēsīm mēs braucām uz Jelgavu, un es reāli ierados tajā koncertā uz beigām, vispār iebraucu Jelgavā. Tad mēs nobliezām, braucām atpakaļ uz pozitīvus, jo pēc tam nākamajā dienā tur bija kaut kādas darīšanas. Kas skrējienu. Jā, un tā sajūta uz tās skatuves ir, pirmkārt ir tas, ka es tā baigi apzinājos, ka esmu ciemos, vai ne, pie Prāta vētras, un viena no lietām ir tāda, ka galvenais visu izdarīt pareizi, vai ne, un galvenais neizdarīt kaut ko, lai nesabojātu to koncertu vai kaut ko tādu, jo, zini, ja ir savs koncerts, tad tur var jākstīties, vai tur ir Singapūras satīna koncerts, tad es jūtos brīvi, tā pie Prāta vētras ciemos tāds, ok, labi, zini, tu tā kā baigi, tā kā, nezinu, es varu tik tālu iet uz skatuves, vai, jo, zini, viņam tur viss super duper profesionāli, tur kameras vispārējais, un tad tur tā baigos izlēcienus laikam nevar taisīt. Un tā sajūta ar publiku ir tāda, ka viņi ir baigi tālu patiesībā. Piemēram, arī tajā pašā Palādījumā tu uzstājies, un tu cilvēks ļoti labi redzi, tur uz tās milzīgās skatuves, kur, zini, vēl tā barjera starp publiku un skatuvi vēl ir kaut kādi 20 metri, vai ne? Un tālāk tu redzi pirmās rindas, un pārējo tu neredzi pat cilvēks. Tas ir cits, tas ir tāds... Tā arī ir tāda uzreiz citādāka pieredze. Tu uzreiz daudz grūtāk patiesībā nokonektēt ar klausītājiem, vai ne? Jo tu tev kaut kā, nezinu, jāmēģina tā enerģija, tāds baigi tālais metiens jātais.
Ir kaut kad tev iestājies blackouts pēc, vai pareizāk sakot, uzstājoties, un tad tu nonāc no skatuves un saproti, ka tu neko neatceries, ko tu tur darīji. Un... Es nevienu tādu konkrēti neatceros, jo tas ir blackouts. Bet ir, protams, ir tendence, ka laiks iet ļoti ātri uz skatuves. Es nezinu, visdrīzāk tādi blackoutiņi bija tieši pirmoreiz kāpjot uz skatuves, uzstājoties ar pirmo reizi. Tad baigi ātri viss pagāja. Bet tagad arī Satīna koncerts, piemēram, arī, cik mēs tur bijām, 2 stundas 20, un man tik mēģinājumos tik lēni vilkās tas laiks, un uz skatuves vienkārši tā piu! Protams, blackoutu var noraut arī pēc skatuves, kad tu aizies backstage, vai ne? Paņem 3 šotus tekilas, glāzi baltvīna, rumkolu, un 2 sarkanvīna glāzes, tad var blackout noraut. Tad var kārtīgi, laikam, norāt, blackout. Nemēģiniet šo mājās. Jā. Pārmērīga alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Tu piekrīti? Jā. Bet, protams, atvainojos. Labi, super. Mēs esam tādu labu ievadu iedevuši. Es ticu, ka mēs kaut kur sarunas gaitā vēl atgriezīsimies par tām koncertēšanas lietām un arī tevi kā solo mākslinieku, gan Singapūras Satīns un varbūt vēl kādu. Bet jautājums tagad ir tas, ko es parasti jautāju ikvienam. Kāds tu esi mājās? Tāds ir tas jautājums. Un tad tagad var domāt, tajā masku kaut kādā kontekstā, vai tu riktīgi atnākot uz mājām, beidzot ir tāds, beidzot šito dienas milzīgo mugursomu akmeni, es beidzot varu noņemt no muguras nost, nomest un beidzot būt es pats, un beidzot es esmu Edvards. Jā. Zini, es īsti nezinu, es laikam nekad neesmu. Man baigi tā sajūta tāda izteikti nav bijusi, ka es ienāku mājās un pēkšņi, zini, tur novelku ādu vai novelku masku vai kaut ko tādu. Laikam mājās, kaut gan ir grūti saprast, es sevi neredzu no malas, es nezinu, bet es pats iekšēji to nejūtu. Varbūt mana līga Maija varbūt var pateikt, kā tas ir, bet es cenšos... it īpaši, ka mēs dzīvojam 2 kopā, vai ne, kad tu dzīvo ar otru cilvēku kopā, tad arī kaut kā tie momenti, kad tu esi tiešām viens patiesībā ir baigi retie. Un parasti es nezinu, kad ir, varbūt, zini, par ko es aizdomājos, varbūt izpaužās tā maskas novilkšana, tā kā, es nezinu, tajā, ko tu ēd, vai ne? Citreiz, kad esmu viens pats, ir bijusi gara diena un esmu pilnīgi viens pats mājās, es nezinu, es vienkārši uzvārīšu makaronus ar sviestu, sāli un vegetu, un tas arī viss. Apēdīšu to, uztaisīšu popkornu ar sviestu, sadzeršos Coca-Cola. Zini tādus, ka ir kaut kādi paterni, kad esmu pilnīgi viens pats, tad es kaut kādu comfort foodu sāku taisīt un pierijos un vienkārši... daru kaut kādu, un mēģinu darīt maksimāli kaut kādu bezsmadzeņu lietu, ieslēgt kaut kādu stulbu, ancient history of ancient aliens, vienalga kaut kādu marazmu un vienkārši atslēgties. Jā. Zini, kā es esmu pats sev nodefinējis to, ka, piemēram, nav mana dāma blakus man mājās. Es jūtos kā vecpuisis. Jā, tu dzīvo kā vecpuisis, apmēram vai ne uz tām pāris stundām? Jā, tieši tā. Vai ne pēst kaut kādus makaronus ar sviestu? Vienkārši pārvārīts no katla pa taisno. Tieši tā, vienalga. Jā. Jā, man tas ieslēdzās, bet jā, es nezinu, laikam. Tu jūti, tad atnākot uz mājām, tu nejūti, ka tu baigot tādat masku novelc. Man tā šķiet, jā, es īsti nezinu, bet man šķiet, ka, jā, ir interesanti tīri, nezinu, mājās tas varbūt arī bieži izpaužās, varbūt pat biežāk, ko mājās var atļauties, zini, pret otru cilvēku, ir vairāk izrādīt to, ka tu esi izbesījies, vai arī ka kaut kas, ka mājās daudz vieglāk nāk ārā visi beši un visas negatīvās emocijas. Laikam tur tā, sabiedrībā vai, teiksim, šeit sarunā ar tevi vai ne, mēs tur mēģinam būt ļoti civili un tādi, bet mājās ir daudz vieglāk būt, vienkārši daudz vieglāk būt riebīgākam. Es laikam visriebīgākais, ja esmu riebīgs, tad parasti es esmu mājās riebīgs, bet ārpus mājām laikam nē. Kas tev izbesīja?
es nezinu, laikam kopīgais kaut kāds, ja sakrīt lietas. Konkrēti, kas man besī, kas man no kā es apsikojos, ir, kad nestrādā lietas, kurām jāstrādā. Tā kaut kā lielos vilcienos, ka, piemēram, tev ir instrukcija, tu izdari visu pēc instrukcijas, A, B, C, D, un tas varbūt jebkās ēdienu gatavošana vai nodokļu nomaksa, vienalga vai kaut kas tāds. Un tu visu izdari un nestrādā. Un tev ir tāds, ko? es visu izdarīju. Un tad tas... Un ikdienā arī, visa dzīve jau sastāv no tā, ka nestrādā lietas, kurām jāstrādā, vai ne? Un tad reizēm viņas sakrājās, jā. Bet kā ir tā, ka tu kāp uz skatuves, piemēram, tu uzliec kaut kādu masku? Tu esi cits cilvēks aizkulisēs un uz skatuves? Jā, es domāju, ka jā, pavisam noteikti, jā. Uz skatuves, bet tas sanāk tā tīri dabiski, ka uzkāp un virs, bet ir situācijas, kas ir grūtas, kad jāuzstājās vietās, nezinu, kā lai to pasaka, kuras īsti neiedaros. Vai arī, kur teorētiski man nevajadzētu būt. Vai arī, precīzāk sakot, ka jāuzstājas cilvēkiem, kuri nezin mani vai neklausās repu vai ne, un tev jāuznāk, un 40 minūtes viņus kaut kā jāiekustina un vispārējais. Un man tieši tas parasti ir kaut kādi korporatīvie pasākumi, viss kaut kas, un tur patiesībā uzstājoties ir baigi svarīgi uzvilkt masku vai sevi noskaņot, jo ir, lai arī cik, piemēram, ja tevī iekšā ir tā nepārliecinātība un bēsis, lai arī cik tu smaidītu uz skatuves un cik tu būtu tāds, ka hei, ja tevī ir legit tas bēsis un tas, visi jūt, es nezinu, kaut kā to pasīvo agresiju, kas nāk ārā no tevis, ka tev kaut kas nepatīk un tu esi uz skatuves, tas baigi notranslējas. Un es kaut kā pēdējā laikā kaut kā veiksmīgi esmu atradis veidu, kā to nobloķēt, jo esmu uztraucies, zini, ir vēls, ir kaut kāds bēsis, ir tāds, es tagad varēju būt mājās un ēst makaronus ar sviestu, vai ne? Bet tev jābūt šeit, un vēl ir tā, ka tā publika, es nezinu, vai vispār viņi vispār zina tur dziesmas un tādā garā, un viss tas sakrājās, un ja tu vēl uznāc uz skatuves, un kāds vēl pasaka, kas tu tāds, stulbais repers, un tev ir tāds, un tur ir svarīgi, un noskaņot, ka vienalga, kaut kā to visu, ko es nosaucu, noignorēt un vienkārši uzkāpt uz skatuves un nedomāt par to, ja kad tu to noignorē, tad tas arī pazūd. Un tie koncerti reāli, kur es pirms tam sevi noskaņoju, ka, visi, es atnākšu, man vajag izpildīt baigi labi visu forši nomačīt, tur arī patiesībā arī visi ir izdevušies. Jā. Tu atceries kaut kādu savu sliktāko uzstāšanos? Kāda ir tā priekš tevis? Varbūt priekš citiem tā bija cik forša. Tev bija... Es konkrēti tagad laikam nespēšu nosaukt, bet ir bijušas diezgan salīdzinoši daudz uzstāšanās, pēc kurām es nekad neesmu gribējis iet prom no mūzikas un, tur, visas vairs nerapošu vai kaut ko tādu, bet man ir bijušas vairākas reizes, kur es jutos tā, ka varbūt nevajag vairs uzstāties. Tā, ka priekš kam šito darīt... kāda jēga no tā, un pat runa nav par to, ka tur nesamaksā honi vai vēl kaut ko, it kā visu samaksā honis, tur tās nobliež to pusstundu vai 40 minūtes, bet tā sajūta ir tāda, ak Dievs, ko es tad daru, kāpēc es te vispār atrodos? Lūk, un bet kas ir tie iemesli, kāpēc tādu sajūtu iedod? Man liek, patiesībā visvairāk paša tā nepārliecinātība, ko es aprakstīju, vai ne? Pirms tam, ka es no viņas neatbrīvojos, ar viņu uzkāpi virsū uz skatuves, tad cilvēki vēl to sajūt, tad tas tā neapmierinātība vai kaut kas dubultojās. Un, ka, varbūt uzkāp uz skatuves ar kaut kādām ekspektācijām, ka tu gaidi, publikai tev vajadzētu būt foršai, un viņa nav, vai ne? Un tev ir tāds, ko jūs šitot nenovērtējat manu mākslu un visu pārējo. Un arī, protams, kaut kādi koncerti, kur sanācis ir uzstāties, kur vispār nav mana publika, vai ne, kur cilvēki vienkārši skatās. Man kaut kad sen atpakaļ ir, piemēram, bijis koncerts Vecmilgrāvī, kur es repoju, kaut ko uzstājos uz mazas skatuvītes, un kaut kādas sievietes nāk ar mani taisa selfiju. Vienkārši, kamēr es repoju, viņas apmēram bāž man telefonu sejā taisa selfiju. Klasika ir, ka tu uzstājies kaut kur,
un kaut kādi džeki stāv pie skatuves, tu uzstājies, un viņi tādi, panāc šurp. Tu zini, tu izpildi burtiski dziesmu. Dāj, man tev kaut kas jāpastāst. Vai ne? Un tad stāvi un domā, kāpēc es to daru. Jo katru reizi, man liekas, visi skatuves cilvēki, kuriem rūp tā lieta, ko viņi dara, viņi nāk uz skatuves, zini, ar tādu kaut kādu cerību, vīziju, ar to, lūk, es tagad ekspektācijām, es te nāku jums dot savu mākslu, vai ne, un savu sevi, vai ne, un tad tu uzkāp, un tad pretī ir tās, un tu izpildi, zini, tu repot tieši, nezinu, tekstu par savu labāko dziesmu pasaulē, tu repo, un kamēr tu to dari, fujeki, tur, klau, vari nostopēt, sveiciens, sveiciens manai sievai. Un zini, un tev tāds, kāpēc, es vairs to nedarīšu. Jā. Wow. Tu atceries, kad ir kaut kāds varbūt bijis vēl papildus šim, kur rīktīgi nenovērtē to, ko tu dari? Konkrēti laikam, ne. Tagad uz sitienu laikam baigi nav tāds. Tā, ka es varu pateikt, ka, nezinu, šogad viss bija ok, pagājuši gadu patiesībā arī bija baigi ok, un, zini, lieta pat nav publikas apjomā, kā liela vai maza publika. Man ir bijuši ļoti forši koncerti, kur ir maz cilvēku, un tur atkal, lūk, runa ir par ekspektācijām. Es Jaunolainē vienreiz uzstājos sporta stadionā Jaunolainas. Un kaut kādas tur bija sporta spēles vai sporta svētki, un es uzkāpu uz tās skatuves. Un 5 cilvēki ir tur kaut kur stadionā, tur ir kaut kādas 2 māmiņas ar ratiņiem. Priekšā skatuvē, man liekas, bija 3 cilvēki, kuri zināja mani, un es uznācu ar tādu sajūtu, ka, šitais, nav īsts koncerts, vai ne? Šis ir tāds, te var piedurties. Un tu uznāc tādos gadījumos skatuves ar tādu enerģiju, ka, hei, es saprotu, jūs saprotat, ka šeit netēlosim, ka šis ir kaut kāds, nezinu, tur super, ka netēlosim, ka mēs esam prāta vētra meža parkā. Un kad tu uznāc ar tādu enerģiju, riktīgi fanī, jo tu močī, tu pasaki, jūs tur 2 cilvēki aizmugurē, paceliet rokas, viņi pacēja rokas, un viss pārējais, jā. Tā kā, jā, kaut kā. Rēcīgi, labs. Es zinu, par ko tu runā vienkārši. Es esmu vadījis centos pasākumus. Tas arī, tas ir vēl grūtāk, man liekas, nekā vienkārši repot 30 minūtes, tev visu dienu tur jāpavada, ne? Jā, tu redzi, ka tu esi burtiski vienkārši fonā. Fonā, jā, tu taisi skaņu vienkārši tajā mirklī. Cilvēki nemaz tevi nedzird. Jā, ir bet tev tajā pašā laikā jābūt, atraktīvam, protams, jā, profesionālisms ir jāsaglabā kaut kur. Jā, tā ir. Tev nav bijis... Nezinu, kā tu, piemēram, tiec galā, tev nav bijis tāds, ka, nezinu, ka tāds, ka gribas kaut ko, te var lamāties? Var droši. Ka gribas uzdirst virsū tiem cilvēkiem, zini, no sērijas, ka tur jūs tur... Ir kaut kas bijis, jā, bet tas gan ir vairāk bijis ar bērniem un jauniešiem, kuri vienkārši nejūt to robežu, saproti, kad viņi vienreiz pajokot, vienreiz viss ir rēcīgi, tad turpina. Grūti arī, grūti kaut kādā, bet es ļoti labi sai nokontrolēju. Ir, protams, bijuši momenti, kad gribu, tu mazais breksi, drusku nomierinies un tā, bet es pilnībā saprotu to, ka viņiem tās robežas jau pilnīgi citas ir. Manu skatuves laikam arī baigi nav bijis reizes, kad esmu kaut ko sapsihojies. Man liekas, varbūt ir bijis viens koncerts, kur es tā, kāpēc tas Džeks man kaut ko prasa, kamēr es repoju? Tāds, ka es to pasaku mikrofonā, bet līdz ar to noturi sevi un pēc tam nokāp nos pasākums beidzas, un tu tā domā, man jāpārskata prioritātes, jāiet atpakaļ uz augstskolu. Vajadzēja pabeigt to grāmatvedības kursu. Bet tu strādā Delfos, vai ne? Jā. Sanāk savienot to visu, jo tas arī, man liekas, ir pilnīgi atšķirīgs mākslinieckais darbs, ko tu izpaudi un dari tur, un tad repa pasaulē. Varbūt pat nav tik atšķirīgs. Es strādāju par sociālo tīklu redaktoru, es ziņas pats nerakstu, bet esmu daļa no komandas, kas ir atbildīga par Instagramiem, Twitteriem, Facebookiem. Un par to saturu un arī par tekstiem pie ziņām un visu kaut ko tādu, kaut kādiem, kas izceļ tā ziņas. Būtībā arī tas ir tādu punchline tekstu domāšana, un ar internetiem arī, esot par reperi Latvijā, ir tā, ka ļoti ilgu laiku tas reps nav bijis formāts, tur priekš TV vai radio, un līdz ar to internets bija vienīgais
vienīgais veids, kā izplatīt mūziku. Un līdz ar to arī, pateicoties repam, arī ir daudz pieredzes, kā strādāt ar tīkliem, kā piesaistīt cilvēku uzmanību, lai viņi tās dziesmas noklausās. Tā kā tie patiesībā daudz līdzību ir. Un, un tas ir, to darbu var strādāt attālināti, kas arī atvieglo dzīvi. Vēl par tām maskām mazliet paturpinot, respektīvi, ja tā savelkam tagad mēs kopā, tad kaut kur to masku tomēr ir jāuzliek. Jā, protams. Tas tu pieprasa vienkārši tavu izvēlētā profesija arī mazliet uzvilkt, ja? Man liekas, cilvēki kaut ko noteikti sagaida. Man liekas, tas, ko es teicu, tā pārkāpšana pāri ir arī tāda maskas uzvilkšana. Maskas uzvilkšana varētu būt tas, ka tu īsti netici līdz galam, vai ne, bet tu tā, labi, vienalga, pofīgi, ejam un mēģinam darīt, un tad, ka zini, ka ir tas un tas pret, un tu tā, labi, nē, vienalga, esmu labākais, un tu ej uz skatuves, jā. Tu jūti, ka sabiedrībā cilvēki baigi liek maskas, nesā un tādi, ar tevi aci pret aci baigie draugi, un tad no aizmuguras duncīši un viss pārējais mugurā un tā. Man patiktos domāt, ka es ikdienā tādus cilvēkus nesatieku, bet zinot cilvēku dabu un pazīstot, kādi cilvēki ir, gan jau tādi viņi ir, gan jau tādi ap mani cilvēki ir, bet man laikam, es nezinu, kā tev pašam ir, man laikam, ja nav iemesla, ja vienkārši kontaktē ar cilvēku, tur nezinu, ikdienā vai vienreiz nedēļā vai vienreiz mēnesī, man nav baigā tā maskas skanera, laikam, es baigi par to neaizdomājos. Jā, es tev piekrītu. Es kaut tāds, protams, jau uzpeld, jo man biežāk ir tā, ka vienkārši uzpeld, viņš ir dzīvē tāds, tad viņš paralēli vēl ir tāds, un tad vairāk ir tie momenti, ka, un zini, tev kaut kas saslēdzas, un tas ir, viņš teica to vai izdarīja to, bet teica to, un man liekas svarīgi ir vienkārši to piefiksēt, zini, tā atcerēties uz nākamo reizi, ka kur tas cilvēks tāds, un jā. Jā, par tām maskām es, kur to pamanu drīzāk, es jau tev tieši arī aizkulisē stāstīju, kur par Anci, piemēram, ka tu dzirdi viņa mākslā tajā, tu redzi vienu cilvēku, un tad tu satiec dzīvē to cilvēku, viņš ir pilnīgi citādāks, tas ir apmēram kā skatīties filmu, tu skaties, tu redzi tēlu, kaut kā tur darbojas, un dzīvē tas cilvēks ir pilnīgi citādāks, varbūt tur kaut kur tu to masku sajūti. Jā, man liekas, ka es noteikti arī ļoti atšķiros no tā, kā es skanu dziesmās, bet, atkal dziesmās arī, nav tāds, ka, patiesībā tagad, kā repa kādreiz bija tāds ļoti svarīgi, esi patiess, esi tāds, kāds tu esi, un citādāks tu nevari būt. Un tagad atkal, vismaz man, bet man liekas arī daudziem citiem, dziesmas ir tāds, tas reps ir tāds instruments vai veids, kā būt par visu kaut ko, pārspīlēt visu kaut ko, izdomāt, kliegt, klusēt, vai ne, ka repā var visu izdarīt. Un jā, protams, tajā brīdī, kad tu taisi to dziesmu, kad tu raksti, es gan ceru, ka man sanāk plus mīnus autentiskums tajā ziņā, ka es baigi netēloju, zini, ka tā nav baigā tēlošana, bet drīzāk, ja ir dusmīgā dziesma, tad uz to dziesmu to nonāc pie mikrofona, tev vajag sadusmoties. Bet ikdienā dusmīgs, piemēram, nestaigāja. Jā. Bet ja tu redzi kaut kādu netaisnību pasaulē, blakus kaut kur sev, tu pacel kulaku. Tādā ziņā, ka tā nedrīkst darīt. Jā, baigi atkarīgs no situācijas. Man dziesma iznāca, kad būs līķis. Saucās. Bet viņa ir par Navaļniju, par viņa nāvi. Un bija tā, ka, piemēram, viņš nomira un bija tā ziņas tur, bet tad, kad sākās ziņas par to, ka viņi nedeva mātei viņa līķi atpakaļ, vai ne, ka viņi kaut ko tur, tad man sāka griezties zobrati, un tā dziesma, piemēram, ir riktīgi par
Es tur mēģinu uzburt ainu par to, kāda varētu būt tā valsts. Kāda vispār ir, tas nav vienkārši, Putins slikts vai kaut kas tāds, bet drīzāk par to, kāda ir tā valsts, kur visiem liekas, vismaz tiem, kas ir pie stūras, ka, nedodiet tai mātei to līķi, tur davai paturam, tā kā turpat pēc likuma, es nezinu, ir, ka, 3 dienu laikā jādod, tad viņi tur pēc 2 nedēļām tikai atdeva, jo nezinu, gan jau, jā, un tur man tā kā cepieni man uznāk, jā, pavisam noteikti ir par ko cepties šajā dzīvē. Paldies, kad izstāstīji īstenībā par šo tagad pilnīgi citādāk to dziesmu klausīsies, es domāju, cilvēki. Jā. Viņi ir tāda. Jā, un par politiskām tēmām es mēģinu daudz nerunāt un tādā garā, jo man liekas, tā ir tāda, bieži vien tās tēmas ir tādas sarežģītas, bet tur man gribējās, tīri tā mākslinieciski, aprakstīt, kā es redzu to sistēmu manās acīs, jā. Tev ir kaut kādi dēmoni, ar kuriem tu cīnies galvā? Jā, es domāju, ka pavisam noteikti ir. Nākamais jautājums. Kas ir tavi dēmoni? Jo pie manis atnāca pirmā epizodē Nancija Garkalna, ir tāda meitene, viņa pazīst Nancija, jā. Ej tu nost. Kā viņa stāstīja to, ar ko viņa tur cīnās un kas darās viņas galvā, cik ļoti viņa jau ir nākamā līmeņa prokrastinācijā iekšā, ka viņa jau kaifo no prokrastinācijas, saproti? Jau next level tiešām, tur ir kaut kāds eitanost. Un tad ar kādu viņa tur iet kam cauri, kad viņa negrib pacelt telefonu kādam, kas zvana, atsaka, neatbild uz ēpastiem, tur tāds eitanost, apburtais loks. Es nezinu, man laikam tas viss ir, bet ir interesanti pastīties, kā sliktākās īpašības laužās ārā uz kaut kādu nogurumu. Piemēram, vienkārši, ka ir gara diena vai kaut kas tāds, vai arī uz paģirām arī. Būtībā vienkārši, ka tu fiziski nav spēka, nav tā, ka pat slims esi, bet tieši fiziski vienkārši tu esi kaut kāds sevi paņēmis priekšā kaut kā tā. Un ir tik interesanti pastīties, tās tendences, ka uzreiz, man liekas, es uzreiz jūtos tik primitīvs, ka man vajag tikai, ēst, dzert, gulēt, bet tā, un man nekas citi cilvēki man neinteresē, un man viss vienalga. Man būtībā, trakākais, laikam, kas var lausties ārā kaut kādos tādos brīžos, ir kaut kāda vienaldzība, visvienalga, kur es vienkārši esmu šeit, man vajag šito, un par pārējo man tā kā pajāt. Jā, un kaut kādi tādi būtībā, laikam jau, egoisms. Būtībā visas labās īpašības prasa enerģiju un spēku un tādā garā, bet, kad tā spēka nav, tu dod vaļu tādam basic vienkārši iegribām. Es gribu šito, man vienalga par tevi, man nav laika tev, un tam, man viss vienalga. Tad, laikam tie ir tādi dēmoni. Protams, viņi jau ietilps, man liekas, man nav nekas tāds baigi atšķirīgs no visiem pārējiem. Tas varētu būt, tieši māksliniekiem, tu domā, ja? Tie, kas tajā radošajā pasaulē darbojas. Jā. Ja man liekas, tas radošums arī kaut kur, bišķiņ tā kā tevi nogalina, ja, kaut kādos jautājumos. Var tā būt? Tas ir, tas varbūt pat nav tik romantiski, cik ļoti, ka, piemēram, vienkārši tas radošais, tas ir darbs. Un, piemēram, ja es izdomāju, ka 9 no rīta es sākšu rakstīt dziesmu līdz 11, tad 11 iešu sporta zāli, tad 1 būšu mājās un pāēdīšu, un bieži vien, ja es 9 sāku rakstīt dziesmu, tad es līdz 3 dienā rakstu dziesmu, un vispārējais ir vienalga. Un visi dienas plāni tiek izjaukti, kaut vai tādā skatu punktā. Jo, mākslas radīšana arī ir tāds egoistisks process, vai ne? Kad tev nav laika nekam citam, un tad tu tur mēģini. 9 sākt rakstīt dziesmu? Jā, no rīta. Baigi agri. Jā, kas tur par iedvesmu ir? Vienkārši tu pamosties svaiga galva. Cikos tu mosties? Es nezinu, kā kur reizi, 8, 9 tu pamosties,
Un parasti es mēģinu dzert kafiju un sākt rakstīt, jo baigi labi galva strādā. Un tad tu iesprūsti uz vienas rindas un pavadi 4 stundas, un tu tā, nē, tulītās būs. Zini, tur esi izpīpējis miljonus cīgas, izdzēris 100 kafijas, esi atcēlis visas tikšanās un visu pārējo tikai, jo tulīt tu pabeigsi un tu nepabeidz. Jā. Ej, tu nost. Jā, tas ir, dzējot tekstus, un taisīt, tas, man liekas, ir ej, tu nost, lai tu strādā, tu taisi to ar domu, tātad man patīk šis, un tas vēl ir jāpatīk arī pārējiem. Saproti, tas teksti, jo no tekstiem jau arī, principā, tur ir vēl mūzika, instrumentālā daļa apakšā, bet no tā nolasa dziesmu, no tā nolasa vispār tavu darbu, Ja mans izpaušanās veids ir, es varu gan ar žestikulācijām un tā tālāk darboties, runāt kaut ko, tad tur vēl varu neko nerunāt, tikai darboties, ir kaut kāda tādas opcijas vairāk, koks ar vairākiem zariem. Un man liekas, vēl tajā visā radošajā procesā, tu pats reizēm esi tik dziļi, ka tu īsti nesaproti, ko tu īsti pasaki. Tev liekas, ka viss ir skaidrs, kur es te visu esmu pateicis, kā uz lapas, un tad izrādās, ka cilvēki pusi no tā, ko tu saki, neuztver, jo vienkārši pārāk sarežģīta vai neprecīza vai viss kaut kas. Un man liekas, tas arī ir viens no tiem dēmoniem, ar ko jācīnās, kas man ik pa laikam riktīgi iedzeļ vai uzpeld, ir tas angliski saka saltiness. Zini, tas kaut kāds, man liekas, esot par mākslinieku un visiem vairāk vai mazāk tas izpaužās, tu vari tā pavērot, bet man liekas, visi mākslinieki arī bieži vien ir saltī. Viņi ir tādi, piemēram, esmu bijis tāds tiešām nav latviski vārdi, es aizmirstu tiešām, kā latviski ir saltī. Kaut kas ar, tāds, tāds tāds skarbs. Jā. Jā, es aizmirstu latviski vārdi. Bet ka, piemēram, esmu bijis tāds dzēlīgs un, iekšēji tāds pret publiku, vai ne? Man liekas, ka viena lieta, ko māksliniekam nekad nevajag darīt, ir pārmest publikai, ka viņu nesaprot. Un esmu bijis tādā situācijās, kur es te tik daudz darba ieliku, un kāpēc jūs mani nesaprotat? Jo man liekas, ja tu esi kāds mākslinieks, un tev jāpaskaidro, kāpēc tu esi labs, vai ne? Ka, rekur, kā tu nepamanīji, es te esmu sarīmējis baigi labi, paklausies vēlreiz, kā tu šito te, tad tu zaudēji, tad tu jau esi zaudējis, vai ne? Ja tev liekas, ka tev jāpierāda, ka tu esi, jāpaskaidro, ka tu esi labs. Un arī ļoti daudz ir bijuši tās sajūtas, ka es sarakstu un tāds, nes ko cilvēki teiks par šito, iedodu to dziesmu, izdodu to dziesmu internetā, un ir 2 komentāri, un viens ir ok, un otrs ir forša dziesma. Un te ir tāds, es te ieliku savu sirdi iekšā, es te pateicu tādas lietas, un ir tāds, cool. Un tāds, jūs mani nesaprotat, jūs esat lohi. Nezinu, kāds ir pirmais komentārs? Pirmais. Jā. Damn right. Shoutouts visiem pirmajos komentāros. Tieši tā. Labāk būt solo māksliniekam, vai tev patīk darboties kopā grupās un apvienībās? Man laikam vairāk solo patīk. Grupņikos, dažāda veida radošajos grupņikos, ir mazliet lielāks čakars radoši izpausties. Ir forši būt grupā, ir interesanti un tādā garā, bet tādu patieso, tīro, radošo izpausmi priekš tā ir mans solo, mana solo darbība, kur, piemēram, ja grupā ir tāds, ka es saku, hei, varētu šito pamēģināt, un grupā ir tāds, īsti nē, neviens negrib to darīt, tad es vienkārši pierakstu sev sarakstā, ok, šito es varu izdarīt viens pats solo. Lūk, jā. Runājot par to repa scēnu Latvijā, ir nākotne taču, vai ne? Tā, šeit bija ilga pauze. Baigi grūti pateikt, jo tā ir mūzika, jo kādreiz baigā nākotne nebija, vai ne? Es nezinu, piemēram, atgriežoties pie elektroniskās mūzikas kluba Puls, kurā mēs uzstājāmies ar Anci, piemēram, to pašu, vai ne? Un ar Skutelu, Anci un vispārējo. Lūk, es, piemēram, gāju tur ar apziņu, šis ir nišas muzons, man vienkārši ļoti patīk reps, es te satieku savus dombiedrus un repoju dziesmas tiem 50 cilvēkiem, kuri visi saprot, kas notiek, viss blā, blā, blā. Ja tu man būtu pateicis, ka
nezinu, Ansim būs tur 3 izpārdoti palādījumi, nu pēc, tur 10 gadiem, vai Meža parks būs, viņam bija, tajā zaļajā teātrī. Es nekad neticēju, tā kā tas likās tik nereāli. Un tagad un tagad tas, kas notiek ar repu, mēs jau esam nākotnē pašlaik, mēs esam nākotnē, bet man liekas, pastāv tikpat liela iespēja, ka kaut kādā brīdī tas viss var pazust. Tā mūzika ir kaut kāda nesaprotama lieta. Nevar saprast, kāpēc vienā brīdī ir 5 cilvēki, un tad, es nezinu, ir bez mazliet tas pats muzons, un ir 10 000 cilvēku. Un tikpat labi var atkal tas aplis noiet. Jāgaida, cik ilgi cilvēki, kad cilvēkiem apniks. Varbūt kaut kādā brīdī riktīgi apniks tas viss. Kas ir šī brīža populārākais žanrs? Hip-hops vēl bija kaut kad tikko, bet vai ir vēl joprojām? Jā, ko ne? Kas ir populārāks par hip-hopu? Nezinu, kaut kur dzirdēju, kas man to teica, aizmirsu, bet zinātājs kāds arī no mūzikas pasaules, ka country nāk baigi iekšā tagad. Country? Jā, paskaties, Post Malones tagad, viņam tur tāds... Beyoncé, kur izdeva country albumu. Jā, redzi. Jā. Jā, tad vēl nav, bet kaut kur parādās pie apvāršņa. Jo, piemēram, tas pats TikToks, tur viss tagad uz tām dziesmām reaģē, un pēkšņi ir country fani. Jā. Nē, country vispār kā žanrs ir baigi kruts. Nav nevainas viņam, tādam foršam country. Zini, viņš ir līdzīgs kā reps tādā ziņā. Tādās, varbūt, stereotipiskā ziņā. Zini, kā repā runā par... tuksiņiem un alkoholiem un visādiem noziegumiem. Un country jau ir tieši tas pats tematiski, vai ne? Viņš arī ir tāds, iedzēra viskiju nošaupuja, ka tur savā stāv meiteni aizjāja uz zirgu. Nē, country forši, man nebūtu nekas pret, ja country kļūtu populārāks, ko ne? Kā ir ar vispār mūzikas scēnu Latvijā? Es domāju, tagad piemēram, paņemam. Nezinu, man liekas, mēs visu laiku kaut kur tā kā ejam ragos viens ar otru par mūziku runājot. Tātad tagad zelta mikrofonu tikko visi nokakāja. Un bija kas aizstāvēja, bija kas nokakāja lielākoties. Jā. Otrs, Supernova. Jā. Pēdējā gada nesokas, tagad kāds sakars, mēs tur atkal sūtam. Piemēram, šis gads, Donam skaidrs, ka nav neviena, kas tur stājas pretī. Kā Supernovai nē, Dons aizbrauks, tāpat tur kāds saka, kaut ko parādīs, neko neparādīs. Sakot, visu laiku mēs kaut kur diršamies tajā mūzikā. Jā, Latvijā. Bet kruta. Man liekas, ka es piemēram, gribu, ja es izdodu dziesmu vai kaut kādu klipu, esmu priecīgāks, ja visi viņu nodirš, nevis, ja nav neviena komentāra. Tas ir labāk, ka mūzikai un mākslai un visam pārējam ir jāizraisa emocija. Ka, man liekas, priekš izpildītāji vai mākslinieki pats bēdīgākais ir, kad visiem ir vienalga. Lūk, tas ir slikti. Ja nodirš visi vai kaut ko, tad tu esi, trāpījis. Tu esi kaut ko aizskāris cilvēkiem, vai ne? Izraisīt reakciju, tas ir svarīgākais. Bet es nezinu, man liekas, ka ir par mūzikas scēnu, man pašlaik ir teorija, ka ir visgrūtāk Latvijā pašlaik būt par jaunu dziedātāju. Tu esi jauns popa dziedātājs, vai ne? Tev ir, 20 gadi. Tu izdod savu pirmo singlu, un man liekas, ir baigi grūti izsisties. Ja kādreiz bija tā sajūta, ka žēl, ka es nemāku dziedāt, tagad man ir tā sajūta, cik labi, ka esmu reperis. Jo reperiem kaut kā pašā tās mūzikas DNS iekšā jau ir ierakstīts, ka tu vari būt tu, vai ne, ka tu vari izpaust. Protams, lielos vilcienos var redzēt, ka visi gribot, negribot seko kaut kā trendiem, vai ne? Vienu brīdi, man liekas, tas jau noplūk, bet, vienu brīdi bija baigi visi repi par pritoniem un slazdiem un viss pārējo kaut kā sanāk, ka, protams, ir tādas lielos vilcienos, ir kaut kāds kopīgas tēmas, bet repā ir vieglāk būt par sevi, ja tu esi jauns dziedātājs, vai ne? Vai dziedātāja, protams, dziedātājs vai dziedātāja, lamāties tu nevari laikam dziedot. Ka tur ir baigi sarežģīt. Man laikam pēdējais tāds, kas izšāva no jaunajiem dziedātājiem bija Bū. Es atceros, ka viņai iznāca albums,
un ka tas bija tāds, oho, un man liekas, visiem bija tāds, kas ir šis, jo tur bija personība iekšā, tur bija, jā, tur arī bija Lamuvārds, starp citu iekšā. Un, bet tur bija i talants, i personība, i viss, un tas baigi norezinēja. Un jā, un man liekas, ja es būtu dziedātājs vai dziedātāja, man būtu mazliet grūti atrast, kā es varu izcelties, jo ļoti daudz, dziedātājas, vai ne, tur nezinu, ka tur Anna, Marta, Paula, tur, kur dziedātājs, kuru vārds ir viņu vārds, viņas smuki dzied un ir dziesma, vai ne, un es nezinu, kā uz tā viss izcelt, man liekas, tas ir pats grūtākais tagad. Bet laikam ir tas personības faktors kaut kādā ziņā. Tas ir, kas ir ārpus vēl mūzikas, es domāju. Gan arī tavs vizuālais kaut kāds, gan kaut kur tava uzvedība arī tur neesi tāds vidējais latvietis, varbūt, tāda, vai pelēkais, vai kaut kas tāds, ka kaut kur ir kaut kāds tāds spicy kaut kas druscīgi. Tur tā atkal atgriežās maska, vai ne? Redz. Un tur jautājums, cik ticam to masku uztaisi, vai ne? Tā, lai cilvēki notic, jo ir arī, es nezinu, kaut kādi reperi, kuriem es, piemēram, neticu līdz galam. Es klausos, it kā viss kārtībā, bet ir tāds, es tā kā šitais nesaist. Un jā, un jautājums, kā jaunam dziedātājam vai dziedātājai, kādu viņiem uztaisīt to masku? Kā viņi sevi pasniegt, vai ne? Smuka fotosesija. Ok, cool. Bet kā tu atšķirsies no pārējiem, kam ir smukas fotosesijas? Jā, man liekas, tas tāds sarežģīti, jā. Viss ir sarežģīti. Viss ir sarežģīti. Jā, jo tas, kā es tagad to iedomājos, ka mūsdienu pasaulē visa kā ir tik daudz jau, ka tev pašam jāspēj atbildēt uz jautājumu, kāpēc, lai mani kāds skatītos, kāpēc, lai mani kāds klausītos, ja tu pats sev spēj atbildēt uz to jautājumu, tad man liekas, ka gala rezultāts arī ir tāds potenciāls, jā? Jā, tur, man liekas, viens no arī vēl grūtajiem jautājumiem, uz kur no kā es pats izvairos un uz ko es pats sev negribu bieži vien atbildēt, ir, kam es šo taisu vispār? Vai ne, vai kāda ir tava publika īsti? Es gribu darīt vieglo variantu. Es vienkārši uztaisu dziesmu, gan jau kādam patiks. Vai ne? Bet tie, kas ir centīgāki vai varbūt gudrāki, viņi atkal var, izplānot, ka šitais ir priekš pensionāriem, jauniešiem, blā, 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 blā. Un, zināt savu publiku arī patiesībā ir baigi svarīgi. Jo ir nenormāli daudz labu dziesmu, bet kuras nav nonākušas pie īstās publikas. Vai ne? Vai arī labas dziesmas, kuras nav nevienai publikai. Kuras ir tādas, ka to ne vecie klausītāji īsti, it īpaši, ja tev ir vecie jaunie fani, vai ne, ja tev vēl ir tas sadalījums, tad ir, tad, piemēram, ja tas ir kaut kas starp priekš vecajiem un jaunajiem faniem, tad būtībā tas nonāk, kaut kādā nekurienē, un neviens viņu beigās neklausās. Jā. Zini, kas ir gada, un varbūt pat vairāk kā gada glovaps, kurš cilvēks? Es? Paldies. Tu paliec pie gada glovapa. Vēl dažus gadus mēs varam pielikt klāt Mikam Galvanovskim, man liekas. Jā. Tev tā nešķiet? Jā, ko ne? Gan vizuāli, gan mūzikas stils. Man liekas, ka vizuāli viņam jau jādomā jauns tēls. Jau jauns, jā. Mika, man liekas, ka ūsām laiks iet. Es tā domāju. Tā kā, jo es gribu redzēt Miku ar īsiem matiem. Zini tādu, ka var mammai rādīt. Nē, Miks ir malacis patiesībā, un Miks, man liekas, viņš ir viens no retajiem, kas ir tieši tajā rockmūzika, zini, tādā klasiskajā, un man liekas, tik jāturpina močīt, un viņam tas longtermā baigi atmaksāsies un atnāks atpakaļ. Kā tik beigās nav tā, ka, ja runāja par nākotni, ka beigās par repčiku mazliet piemirsīs un atgriezīsies, kad cilvēki atkal atcerēsies, cik krūti ir, ka Džekis tur močīja ģitāras solo un tur sasvīduši uz skatuves mikrofonu statīviem. Zini, tādu asinis un sviedri tādu rock'n'roll. Ko ne, tam es redzu nākotni, jā. Nu, un kas tad būs galā ar Eirovīziju šogad?
Par Donu runājot, tavuprāt? Nav, jā, es vispār nerūpīju neko no Eirovīzijas, es tev teikšu godīgi. Es gan skatos, jā, bet es vispār neesmu eksperts, un es sapratu to, ka par Eirovīziju var runāt tikai eksperti patiesībā, kā piemēram, un vienīgais eksperts, ko es zinu, ir Edgars Bāliņš, vai ne? Bet jā, jo tur ir baigā, jo Eirovīzija čisti ir tāda lieta, ir viens no tiem žanriem, kur tev jābūt zinātājiem. Ja tu esi nezinātājs, vai ne? Nu, piemēram, tas ir līdzīgi kā repā vai opera arī ir tāda specifiska mūzika, vai ne? Tu atnāc uz operu, nesaproti, par ko tur dzied, tu vienkārši, nu, zini, ar ko opera asociējas. Jā. Eksperts atnāks un viņš tā, tu dzirdēji, kā paņēma to noti? Šito nots nav izdziedāta pēdējos 100 gadu laikā, neviens viņu nav izdziedājis, vai ne? Nu, ka tur ir tās nianses, un man liekas, Eirovīzijā arī, nu, ir totāli nenormāli daudz nianses. Nu, ko es varu pateikt, Dons ļoti spēcīgi dzied, ir forša dziesma, taču eksperts tev, zini, pateiks, nu jā, bet pagājuši gadu bija šitā, un pirms 10 gadiem bija šitā, un tad tur tā valsts balsos par tur ir tāda matemātika patiesībā. Tā kā es pat negribu aizskart un sabojāt savu draudzību ar Edgaru Bāliņu, jeb kādā veidā komentējot Eirovīziju. Okay. Lai paliekam pie tā izskatījuma. Bet par Singapūras satīnu es gribu vēl uzdot jautājumu. Un tas ir, īstenībā tie varētu būt 2 jautājumi. Pirmais jautājums. Vai Singapūras satīnam tavuprāt jau kad būs koncerts Arēnā Rīga? Jā, ne? Jā, tas varētu būt, jā. Arī izpārdot Arēnu Rīga? Jā, kāpēc gan ne? Jā, easy peasy. Ļoti labi, šito mēs ierakstam, jā, un tagad pēc, varbūt kaut kad jau pavisam drīz ēdu saziņā, liksim tad iekšā internetos un rādīsim, ja, ka Edvardi to teica. Es to pateicu pirmai. Jā. Es ticēju tam, kamēr jūs visi pārējie tie, kas te apkārt ir, jā, un komentāros jūs neticējāt, es ticēju. Jā. Un otrs jautājums ir, jūs esat Universal paspārnē. Jā. Kā ir strādāt ar viņiem, kā ir vispār būt, jā, tāda, nu, tomēr Universal tas arī tāds, tu uzreiz pasaki, tev ir skaidrs, ja par ko ir runa, ka tas nav kaut kāda tur, zini, ierakstu kompānija. Forši, man liekas, ka nav nevainas, zini, es kā reperis un repa klausītājs vienmēr esmu biedēts no dažādām dziesmām un viss kaut kā no, zini, industrijas, zini, no labeliem, ka no biedēts ar mainstreamu, ka tu te atnāksi, vai ne, viņi tev te liks taisīt klubiņikus kaut kādus, liks nesāt rozā kreklus un tur nebūt par tevi, jo te tā, bet nē, ar OMG ir tā, ka, pasties, man liekas, ka mēs kā grupa Singapūras satīns zem OMG neesam zaudējuši savu identitāti. Nu, mēs esam pieauguši, bet tas notiktu, nu, jebkurā gadījumā. Bet savu identitāti mēs neesam zaudējuši, un mēs joprojām arī varam, zini, ir dziesmas bez apenēm, ir gan tādas dziesmas kā Labvakar, kas ir tāda foršā, un paralēli tam ir arī bez apenēm. Tas viss notiek zem UMG, un man liekas, ir tāda viegla, veiksmīga sadarbība. Nav tā prikola, ka viņi atnāk un saka, visi džeki, beidziet lamāties tagad, līgums ir parakstīts, tagad jums vajag dziesmas, kurās nav lamāšanās un par mīlestību. Tā kā mūs biedē. Nu, zini, reperis vienmēr biedē, ka, tu vairs nevarēsi lamāties, zini, it kā lamāšanās ir galvenais radošais šitais te, ka ļaujiet man nolamāties, kāpēc jūs man neļaujat. Bet, nu jā, ir forši, ir veiksmīgi un vispār OMG baigi labi iet Latvijā, ne? Ka viņam tur vēl izpildītāji. Jā, viss kaut kādi. Tas pats Dons. Jā, tas pats Dons. Dons no Dons. Kā izrunās ārzemnieki vārdu Dons? Kā ārzemnieki izrunā vārdu Dons? Izrunās. Vai jau izrunās? Jā. Labs jautājums. Kā tev šķiet, vai viņi teiks ar S vai bez S? Teiks ar S, viņi teiks DONS. Jo, ķipa, pareizi būtu teikt, and from Latvia, Don, vai ne? Jā. Bet, man liekas, viņi teiks, and from Latvia, Dons. Dons. Man liekas, kaut kur viņš pats bija teicis Dons. Jā, my name is Dons. Just Dons, jā. Dons. Tu vēl esi kaut kādu darbu darījis, izņemot to, ko tu darīji šobrīd, kas ir Delfos un reps? Jā, es
Pirms Delfiem es strādāju LMT zvanu centrā. Es biju tajā nodaļā, kas palīdz klientiem, kad viņiem kaut kas nestrādā. Un bija baigi interesantā pieredze. Iepazīsti Latviju no citas puses. Jo būt klientu apkalpošanā, cilvēki tur var izpausties visādi. Tīpaši, ja tas ir pa telefonu, tīpaši, ka loģiski, ka tu nevari neko teikt pretī, baigi, nevari pateikt. Un bija forši, nebija nevainas, bet, gribējās kaut ko bišķi radošāk darīt. Bet, visādi bija interesanti. Piemēram, ir tā cilvēka suga, kuriem tā kā čakarēt prātu klienta apkalpošanai ir darbs bez maz vai, hobijs. Kad tu pazvani, tas vēl bezmaksas numurs pie tām. Tā kā tur vispārējā bija visādi, jā. Par klientu apkalpošanu, tā kā tu man pateici, vai tu piekrīti tam, ka klientam vienmēr ir taisnība šim apgalvojumam? Tad tas mans LMT treinings, protams, ka ir, jā. Nav vienmēr, protams, ka nav vienmēr taisnība, bet... Tad tev jāuzliek maska ir un jāsaka, jā, jums ir taisnība. Protams, jā, bet es arī aizdomājos, varbūt arī tā pieeja, ka klientam ir taisnība, lai arī cik riebīgs tas klients nebūtu, varbūt arī ir pareizā. Iedomājies, ja nebūtu tās pieejas, ja drīkstētu dirst virsū klientiem. Iedomājies, ja tā būtu norma, ka pateikt, nē, jūs telefonu pats pakās, jūs kur jums rēķinā visur. Jo, piemēram, ir bijuši tādi cilvēki, kas zvana, un saka, kāpēc man tik liels rēķins, un tad jūs ejat abi divi pa telefonu sauri tam rēķinam, un izrādās, ka pirms 2 nedēļām tas cilvēks bija ārzemēs, un zvanīja. Un tad tas cilvēks pēc kā, es aizmirsu, ka es biju atvaļinājumā, vai ne? Un tev ir tāds, jā. Lūk, bet tā pieklājība un tas, ka, lai arī cik pretīgs cilvēks ir pretī tā pieklājība, man liekas, in the long run tas uzvar un tas ir pareizais veids, kā tiekties. Absolūti piekrīt. Klau, mēs pamazām tojamies jau noslēgumam. Pirmām kārtām es jau redzu, ka tev reāli jāskrien būtu. Jā. Bet, šodien ir svētdienas. Jā, tieši tā. Es te negribu aizkavēt. Es mēdzu šo pajautāt arī katram, kam tu tici? Kas priekš tevis ir augstāks spēks? Vai tas ir Dievs, vai tā ir manifestācija, vai tas ir vēl kaut kas, kosmos, planētas, horoskopi? Kas ir priekš tevis tas? Kam tu tici? Es laikam sliecos ticēt tam, ka visi iespējamie varianti notiek vienlaicīgi un ka ka mēs dzīvojam kaut kādā multiversā un mūsu pieredze ir, un mēs vienkārši izvēlamies pieredzi, ka viss ir iespējams, mēs vienkārši paši kaut kā, tas, kas ar mums notiek, ir kaut kā netieši, mūsu netiešās kaut kādas izvēles, jo, nekām tādam baigi, tādam citam, es nezinu, tur... Es neticu, bet man liekas, man patīk pa laikam pameditēt, bet ne tā kā ar kaut kādiem omu vai kaut kādiem saukļiem, bet tīri apsēsties un aizvērt acis klusumā un apzināties šeit un tagad. Un ko es apzinos parasti tad ir, ka es esmu šis ķermenis, vai ne? Un tad es mēģinu, piemēram, vienmēr ir interesanti apzināties, ka es nomiršu, vai ne? Ka tā kā apzināties, tā mēģināt līdz saknē apzināties, es te tagad sēžu un tad, kad es piedzīvošu iespējams to brīdi, kad es vairs nevarēšu gaisu ievilkt, vai ne, degunā, un būs tāds, un iedomājies to tās, nezinu, cik 10 sekundes pirms nāvis, ka tev ir tāds, kas notiks tālāk, vai ne, ja tā nāve ir tāda, un tas nav varbūtība, to visi piedzīvosim, vai ne, tas ir crazy, un man liekas, vislielākais brīnums šajā pasaulē ir, ka mēs to apzināmies, ka tu esi šī, tā kā fiziskais ķermenis, tāds gaļas gabals, kurš zina, ka viņš ir un zina, ka viņš nomirs. Diktīgi, jocīgi. Man nav ne jausmas, kāpēc tā ir, no kurienes tas nāk, bet es ticu, ka tas viss saistīts ar kaut ko labu, jā. Ka tas ir tāds, jā, kaut kā tā.
Kā tev liekas, kas notiek, tā, kad cilvēks nomirst? Man liekas, vienīgais, ko es čist zinu, es nezinu, nav ne jausmas, bet noteikti tas nav galīgi tas, kas notiek šeit. Iedomājies, ka, nezinu, cilvēkam nav rokas, vai ne? Cilvēkam nav rokas, pazūd kāja vai kaut kas tāds, tu viņu vairs nejūti, to kāju. Un iedomājies, ka tu visu ķermeni pazaudē. Man liekas, kad tu nomirsti, ja tu kaut kādā veidā eksistē, tad noteikti tu neeksistē tā kā tagad. Jo tev vairs nav smadzeņu, jo tev vairs nav nervu sistēmas, vai ne? Un notiek kaut kas pilnīgi, man liekas, mums neaptverams, jo pašlaik mēs esam fiziski ķermeņi, jā. Ir dvēsele tad kaut kāda tur tajā visā? Gan jau jābūt, jo šitais tas, ka mēs te sēžam un mēs sevi apzināmies un kaut kā pavisam noteikti, jā. Kam tādam jābūt. Es dzirdēju, ko teica viens zinātnieks? No. Kas notiek tad, kad nomirst? No. Nekas? Teis vairs nav. Tas ir to visvienkāršāk, viņš tā stāstīja, visvienkāršāk to ir salīdzināt ar to sajūtu, kad tu vēl neesi piedzimis. Jā. Saproti? Te viss nav. Jā. Un viss. Un tagad tu nomirsti, tevis nav. Es laikam ticu tam, ka es neticu laikam tādai pilnīgai nebūšanai. Ka nav un viss. Man liekas, kaut kas ir pirms un pēc, bet tas noteikti ir kaut kas ne tāds kā... Zini, man liekas, ka ir aplami domāt, ka mēs nomirstam un pēc tam kā cilvēki ar 2 kājām, 2 rokām tāpatās staigājam pa mākonīšiem vai dega mellē kaut kur vai ne, un mums baigi sāp un tādā garā vai ir baigi ērti un nekad vairs ēst negribās, vai arī ir viss, ko mēs vēlamies, daudz naudas, kad tu, zini, nonāc paradīzē un tev ir alga 10 štukas eiro mēnesī un tāds, tu vari ar mašīnu braukt. Nē, tas viss čista nav, jo tev vienkārši... Tev nav ķermeņa. Un, kad tu neesi, ir arī meditējot, ir interesanti mēģināt atrast to, jo meditējot tā kā saproti, ka tu neesi tavs ķermenis. Ok, tad tu saproti, tu neesi tavas domas, vai ne? Un tā pamazām tu atmet, ka tu neesi tas, ka tu pieredzi savas domas, tu pieredzi savu ķermeni, vai ne? Tu vienkārši jūti, un tu nezini, kurā brīdī pēkšņi tavs ķermenis sāks sāpēt, tu nezini, par ko tu iedomāsies nākamo, tu to visu pieredzi. Un tad jāmēģina kaut kā aizrakties līdz tam, kas tad tu īsti esi, kad tu atmet visu, kas nav tavs, ko tu pieredzi. Un man liekas, ka tu atmet to visu, tu esi tāds kaut kāds maziņš punktiņš, kaut kāda, zini, viena acs kaut kāda, kas to visu vēro. Super interesants noslēgums. Tagad pats pēdējais jautājums, un es te laižu prom. Hip-hops. Jā. Vai tu baidies kaut kad tikt aizmirsts? Jā, es domāju, ka jā. Tu esi starp citu pirmais, kurš no viesiem to pasaka. Jā, nopietni. Jā, jo es esmu mākslinieks, un kā jau esmu reperis, un kā jau es iepriekš teicu, ka es gribu, ka vienaldzība, man liekas, ir pats trakākais, kas var notikt ar izpildītāju, ja tu esi ielicis. Man negribētos, lai mani aizmirst, man gribētos, lai tas, ko es radu, kaut kā pārsteidz arī paaudzes, pēc 100 gadiem, 2124. gadā, ka, piemēram, kāds atrod to albumu un tā, redziet, kā pirms 100 gadiem, kāda bija latviešu valoda, vai ne? Tā vairs nerunā neviens. Es arī negribētu būt aizmirsts, jā. Super, man ļoti patīk šis noslēgums. Paldies, Edvard Gorbunov. Bedavārdi, ka atnāca šodien pie manis ciemos. Paldies, ka noskatījāties šo epizodi. Atver mutī, protams, radio tev Spotify, Laura Zalāna YouTube, un savukārt tev es novēlu, tātad, lai pirmkārt albums tagad iet tautiņās, iekšas, klausieties visur, reāli visur, un tiekamies Singapūras Satīna arēnas koncī, vai tad tavā solo koncī? Vai abos? Jā. Tieši tā. Jā. Paldies, liels, padalāmies droši ar šo epizodi un tiekamies jau nākamajā Atver muti. Čau!